Šovakar raidījumā. Sveču liesmas šogad jau atņēmušas vairākas dzīvības. Līvānu novadā īrniekiem piedāvā iespēju izpirkt pašvaldības dzīvokļus. Gaidīšanas laikā ik nedēļu adventes vainagā iedegas svecīte. Svētku vakarā liesmiņas mirdz eglītē, taču valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, svētku gaisma var kļūt par nopietnu apdraudējumu. Iedzīvotājiem jāņem vērā tas, ka, ja mēs šo, piemēram, eglīti ienesam istabā, un viņa izskals ļoti ātri šī egla. Un šī atklātā liesma, tas būs viens moments, un šī eglīte aizdegsies. Viņus nedrīkst nekādā gadījumā atstāt bez uzraudzības. Ja mēs tomēr vēlamies šo svecīti ielikt eglītē, tad mēs arī stāvam viņai, blakus. Tāpat arī vainagā iededzam, papriecājamies un arī tad nodzēšam. Šogad Latvijā saņemti jau vairāk nekā 20 izsaukumi, kas saistīti ar ugunsgrēkiem, kurus izraisījušas degošas sveces. Šajos negadījumos cietuši vairāk nekā 15 cilvēki, bet 3 gadījumos liesmas prasījušas dzīvības. Arī Jēkabpils pusē glābēji šogad devušies uz izsaukumiem, kuros ugunsgrēka cēlonis bijusi neuzmanīga rīcība ar svecēm. Tāpēc ugunsdzēsēji aicina iedzīvotājus svētku rotājumos izvēlēties drošākus risinājumus. Pēdējā laikā nē, tāpēc, ka pārgājuši uz jaunām, uz tām lampiņām, tāpēc varbūt arī svecīs neliek. Varbūt arī daudz, kur nepiedāvā. Man liekas, ka mazāks piedāvājums daudz veikalos ir. Ja vainagā, tas šī liek. Neliek un viss. Man tas lampiņas ir priekš, un es svecīs vairāk vajag. Pat paši svecītes taisīja manā bērnībā. Jā, svecītes, bet tagad nē, tagad tik elektriskās spuldzītes. Ja tomēr sanāk likt kādu svecīti vainadziņš, tad ko jūs ievērojat? Protams, ka, lai nebūtu ugunsgrēks, pa vidu lieku tam adventes vainadziņam. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, uzmanība jāpievērš arī lampiņu virteņu un elektronisko svecīšu kvalitātei un tehniskajam stāvoklim. Tāpat glābēji uzsver, ka katrā mājoklī obligāti jābūt uzstādītam dūmu detektoram, kas kritiskā brīdī var glābt dzīvību. Kāte Katrīna Strode, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Pēc izmaiņām Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos ir paplašinājies to īrnieku loks, kam ir tiesības izpirkt pašvaldības īpašumā esošus dzīvokļus. Tagad to var izdarīt neatkarīgi no tā, kurā gadā ir noslēgts īres līgums. Ir tikai viena īrnieku kategorija, kas nevar pretendēt uz dzīvokļa atsavināšanu. Personām, kuras ir saņēmušas īres dzīvokli, kā speciālisti šī iespēja nepastāv. Tad drīkst tikai īrēt. Visi pārējie drīkst vērsties pašvaldībā un risināt jautājumu tālāk. Gribu uzsvērt to, ka šis pasākums nav obligāts. Tātad, ja cilvēkam ir vēlme, pastāv finansiālas iespējas to izdarīt, viņš to arī drīkst. Līvānu novada pašvaldības īpašumā šobrīd ir aptuveni 1100 dzīvokļu, no kuriem lielākā daļa ir izīrēti. Dzīvokļa izpirkšana ir brīvprātīga izvēle. Pašvaldībā uzsver, ka iedzīvotājiem, kuriem nav vēlmes vai finansiālu iespēju dzīvokli iegādāties, nav jāuztraucas, jo īres līgums paliks spēkā un īrnieki varēs turpināt dzīvot īres dzīvoklī. Savukārt tiem, kuriem ir vēlme dzīvokli izpirkt, jārēķinās, ka īpašuma cenu vietvarā uzreiz nepateiks. Līdz cenas noteikšanai ir diezgan garš ceļš ejams. Tātad vispirms pašvaldība šo dzīvokli reģistrē kadastra informācijas sistēmā, ieraksta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un organizē novērtēšanu. Likumdošana nosaka, ka novērtēšanu veids certificēts vērtētājs. Mēs lūdzam vērtēt vērtētāju dzīvokli pieņemtajā tehniskajā stāvoklī, tas nozīmē neņemot vērā īrnieka ieguldījumus. Viņam nav jāmaksā otrais par sevis veikto remontu. Dzīvokli var izpirkt divos veidos, maksājot visu summu uzreiz vai arī pa daļām. Maksimālais atmaksas termiņš ir 5 gadi. Tāpat jāņem vērā, ka pirmā iemaksa jāveic 10% apmērā no nosacītās cenas, kā arī procentu likme gadā ir 6% no atlikušās summas.
Pašvaldībā uzsver, ka īrniekiem par dzīvokļa novērtēšanu un citiem sagatavošanās procesiem nav jāmaksā. Sagatavošanās nodošanai atsevināšanai ir uz pašvaldības pleciem. Tātad pašvaldība maksā visu gan valsts zemes dienestam, gan zemes grāmatē, gan arī vērtētājiem. Atbilstoši likumdošanai nosacītā cena, ko mēs nosakam par dzīvokli, ir vienāda ar certificētu vērtētāju doto vērtējumu. Iedzīvotāji, kuri vēlas uzzināt vairāk par dzīvokļa atsevināšanas procesu un nepieciešamajiem dokumentiem, aicināti vērsties Līvānu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļā. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija. 17. decembrī neilgi pirms 11. uz autoceļa aizkraukla Jēkabpils posmā no Salas ciema Jēkabpils virzienā kāds 1967. gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā bojāta arī ceļa infrastruktūra – grods. Valsts policija turpina skaidrot negadījuma apstākļus. Novembrī un decembrī Jēkabpils novada pašvaldības vides un dabas resursu aizsardzības nodaļa konstatēja vairākus nelikumīgas zvejas gadījumus Ūdenstilpēs novadā. Saukas ezerā tika atrasts aptuveni 300 metrus garš nelegāls tīkls, kurā sapinušies 10 zandarti, 2 sami, 11 brekši un 1 līnis. Tāpat Daugavā atklāti aptuveni 70 metrus gari nelegāli tīklojumi ar 1 līdaku un 2 kilogramiem raudu. Savukārt Vīķu ezerā tika izcelts 50 metrus garš tīkls, kurā atradās 3 karūsas. Tāpat Ūdenstilpēs tika izcelti 7 bezsaimnieka zvejas rīki. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, jo nelikumīga zveja nodara būtisku kaitējumu zivju resursiem un ūdens ekosistēmām. Un ziņot par aizdomīgām darbībām pa tālruni 20 288 065. Nakts aizsegā Jēkabpilī pie kafejnīcas Gaļasnams noticis vandālisma gadījums. 3 jaunieši pie kafejnīcas ieejas sabojājuši 1 Ziemassvētku egli, saplēšot dekoratīvās lampiņas un tās pārautas atstājot zemē. Kafejnīcas pārstāvji notikušo sauc par satraucošu un uzsver, ka vandālisms nav attaisnojams. Ja gadījumi atkārtosies, video materiāli tiks nodoti policijai. Vecāki aicināti ar jauniešiem parunāt atbildību un cieņu sabiedriskās vietās. Jēkabpilī bieži novērota nekārtība atkritumu laukumos. Konteineru saturs tiek izmētāts, atkritumu maisi saplēsti un vēju putni vai dzīvnieki iznēsā atkritumus plašākā apkārtnē. Šādas situācijas degradē pilsētvidi un apgrūtina sētnieku darbu, padarot to ievērojami smagāku. Sijā Jēkā namu pārvalde aicina iedzīvotājus ievietot atkritumus konteineros tā, lai tie būtu aizvērti un nepieejami dzīvniekiem. Uzņēmums aicina ziņot par gadījumiem, kad tiek radīta tīša nekārtība. Pašvaldības policija atgādina, ka atkritumu tīša izmešana ir pārkāpums, par ko piemēro brīdinājumu vai naudas sodu. Konstatējot pretiesiskas darbības, iedzīvotājiem nekavējoties jāinformē pašvaldības policija pa tālruni 807 000 20. Jēkabpils Tautas namā svinīgā gaisotnē norisinājās konkursa Jēkabpils novada gada balva uzņēmēja darbībā 2025 noslēguma pasākums, kurā tika godināti novada uzņēmēji par sasniegumiem, attīstību un nozīmīgu ieguldījumu vietējās uzņēmēja darbības vides stiprināšanā. Kopumā konkursam tika izvirzīti 17 uzņēmēji, kuri saņēma pateicības rakstus par savu darbu un iniciatīvu. Savukārt augstāko apbalvojumu titulu Gada uzņēmējs 2025 konkursa žūrijas vērtējumā saņēma Sijās sedumi. Plašāk lasiet portālā Jēkabpils laiks. Luminor banka izsniegusi 1,68 miljonu eiro aizdevumu Sijā Vindra Līvāni saules elektrostacijas būvniecībai Līvānu novadā, kas veidos pusi no projekta izmaksām un ļaus attīstīt arī akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmu. Uzņēmums plāno izmantot mākslīgā intelekta platformu enerģijas prognozēšanai un tirdzniecības efektivitātes paaugstināšanai. Parku plānots izbūvēt līdz 2026. gada 31. maijam.
No 16. līdz 20. decembrim Līvānu novada centrālās bibliotēkas Straumes zālē norisināsies Ziemassvētku izstāde ar iespēju apmeklētājiem iegādāties Līvānu novada mairažotāju un amatnieku produkciju. 18. decembrī 16. Ābeļu tautas namā norisināsies sirsnīgs un priecīgs Ziemassvētku pasākums ģimenēm. Kopā ar pārsteiguma karuseļa tēliem bērni varēs izbaudīt ziemas rotaļas, stafetes, radošās darbnīcas, dejas un fotostūrīti. Pasākuma kulminācijā viesosies arī Ziemassvētku vecītis ar pārsteigumiem čaklajiem mazajiem apmeklētājiem. 19. decembrī 16. Biržu tautas namā notiks radošas rūķu darbnīcas, rotaļas, radoši darbiņi, piparkūku cepšana, zīlēšana un citi jautri notikumi. Dalībniekiem lūgs ierasties rūķu cepurēs. Pasākums ir bez maksas, taču nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Plašāka informācija pieejama Jēkabpils novada kultūras pārvaldes mājaslapā. 20. decembrī 19. Sēlpils tautas namā notiks Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Tajā piedalīsies Sēlpils tautas nama amatieru kolektīvi, kā arī īpašie viesi grupa Eridana ar programmu Sajūti Ziemassvētkus. Skatītājiem būs iespēja dzirdēt gan grupas oriģināldziesmas, gan populāras svētku melodijas. 20. decembrī 19. Vīpes tautas namā izskanēs Ziemassvētku ieskaņas koncerts, kurā piedalīsies Diāna Kempiša, Ilva Ešenvalde, Juris Laizāns un Edijs Strušels. 21. decembrī 9. Vecpilsētas laukumā norisināsies Ziemassvētku tirdziņš, kurā būs pieejami mairažotāju un amatnieku darinājumi, gardumi svētku galdam, kā arī dažādas dāvanu idejas visai ģimenei. 22. decembrī 13. Gārsenes tautas namā plānota Ziemassvētku pēcpusdienas senioriem. Pasākumā muzicēs Ēriks Gruzniņš. Tā kā pasākums paredzēts pie galdiņiem, apmeklētāji aicināti līdzi ņemt groziņu. Optimus mēbeles svētku atlaižu laiks ir klāt. Mājīgai svētku noskaņai viesistabas mēbeļu kolekcijām atlaides līdz 40%. Ērts izvelkams dīvāns ar lielu guņamplatību tikai 525 eiro. Visām kolekcijas blankit virtuves iekārtām un furnitūrai 20% atlaide, kā arī dažādas dāvaniņas mazākajiem, sākot tikai no 16 eiro. Iepērcies optimus.lv vai Optimus mēbeles veikalos visā Latvijā. Ja tu esi meža īpašnieks, lauksaimnieks vai zemnieku saimniecība, nepārdod zemi, bet liec to lietā. Mēs tev piešķirsim kredītlīniju. Piedāvājam izdevīgu fiksēto procentu likmi tikai 0,99% mēnesī. Mēs palīdzēsim. Pata Finance.